Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Soli pa solim ekrāna maiņas process HP 15 FC klēpjdatoram sākas ar pareizu sagatavošanos. Pirms uzsākat, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamie rīki, skrūvgriezis, plāna plastmasas lāpstiņa un jauns ekrāns. Pirmkārt, izslēdziet klēpjdatoru un atvienojiet to no strāvas avota. Lai novērstu izsavienojumus, izņemiet akumulātoru, ja tas ir iespējams. Ja jūsu modelī akumulators nav izņemams, pārliecinieties, ka tas ir pilnībā izslēgts. Sākot darbu, uzmanīgi noņemiet ekrāna apmali. To var izdarīt, izmantojot plastmasas lāpstiņu, lai atbrīvotu klipus, kas tur ekrāna vietā. Ievietojiet lāpstiņu starp apmali un korpusu un lēnām virziet to apkārt ekrāna malām. Ekrāna apmale ir jāsāk no lejas un pakāpeniski jānolaiž uz augšu. Esiet uzmanīgi, jo apmale ir izgatavota no plastmasas un var viegli saplīst. Kad apmale ir noņemta, redzēsiet skrūves, kas tur ekrāna vietā. Izmantojiet skrūvgriezi, lai uzmanīgi izņemtu šīs skrūves. Paturiet prātā, ka katra klēpjdatora modelim var būt atšķirīgs skrūvju skaits, tāpēc esiet uzmanīgi un ņemiet vērā to atrašanās vietu. Kad skrūves ir noņemtas, uzmanīgi paceliet ekrānu un atvienojiet tā savienotājus no mātes plates. Jauns ekrāns ir jāiegādājas iepriekš, un pirms remonta varat izmantot bezmaksas diagnostiku, lai pārliecinātos, ka tiešām ir nepieciešama ekrāna maiņa. Daudzas tehniskās veikalu ķēdes piedāvā šādas diagnostikas pakalpojumus. Apsveriet iespēju saņemt ekrānu pie durvīm, ja tas ir pieejams, jo tas var ievērojami atvieglot procesu. Pēc tam, kad esat saņēmis jauno ekrānu, turpiniet ar uzstādīšanu. Pievienojiet jauno ekrānu savienotājiem un pārliecinieties, ka tie ir droši nostiprināti. Kad ekrāns ir nostiprināts, atgrieziet skrūves atpakaļ savā vietā. Pēc tam uzmanīgi uzstādiet ekrāna apmali atpakaļ. Pārliecinieties, ka visi klipi ir pareizi nostiprināti un apmale ir cieši pieguļoša. Beigās pievienojiet akumulātoru, ja tas ir izņemams, un ieslēdziet klēpjdatoru. Pārliecinieties, ka jaunais ekrāns darbojas pareizi un nav nekādu vizuālu defektu. Ja viss ir kārtībā, jūs esat veiksmīgi nomainījis ekrānu savam HP 15 FC klēpjdatoram. Ja ir kādas problēmas, nevilcinieties sazināties ar profesionāļiem, kas var sniegt jums palīdzību un papildu piedāvājumus. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.